Kā viņa man besī! Tas, ko tu mīli un tas, ka tev besī, ir viens un tas pats. Ko cilvēki teiks? Bet kā būs? Ko viņi domās? To izdarot, tu tiec mega ātri uz priekšu. Sveiki, mīļie draugi! Mani sauc Agnese Muižniece un laipni lūgti manā YouTube kanālā. Šodien, draugi, parunāsim par to, kas mums tik ļoti patīk un arī besī, ka tas ir viens un tas pats. Un par divām paralēlām pasaulēm. Man ir viena ļoti skaista atziņa, kuras esmu ieguvusi pēdējā pusgada laikā, un es viņu mēģināšu ietērpt vārdos. Viens pavisam vienkārši ir tas par to, ka gan tev, gan man ir kaut kādi cilvēki. Pazīsimies tagad par sociāliem tīkliem. Mēs scrollējam Instagramu, un tev ir, kas tev pielīp, acis liekas, cik skaisti, un tad ir tā, atkal viņa. Es esmu diezgan daudz, un es arī kaut kādā daļā varētu besīt, atkal viņa, atkal smaidīga, atkal laimīga. Man bija klienti, kuri man teica, kā es atvertātos priekšā, un atkal tu esi smaidīga. Viņi saka, man jau sāk tracināt tā tava laime. Kā tu domā, kas tas tāds ir? Tas ir tikai tas, ka tu tik ļoti vēlies savu dienu un dzīvi dzīvot laimīga, smaidīga, priecīga, un tu sev to neatļauj. Un es varu būt tikai kā tāds triggers, kā tāda āķis, uz kā tev makšķeri, tavas emocijas paķert. Un pacies, un tas ir beigās viens un tas pats. Viens un tas pats. Nesen bija viena klienta, kura man saka, bet mums jau latviešiem ir tā, uzzināt, kad tam otram latvietim ir sūdīgi, tad man ir labi. Es domāju, bļāviens, bet tā ir. Īstenībā jau tas ir visiem. Amerikāņi ļoti daudz smaida, vienmēr saka, hello, how are you? Un mums tāds sajūta, ka viņi tik ļoti ir ieinteresēti mūsos, padzīvot Amerikā. Tu vari to ļoti labi iepazīt. Un beigās nav nevienas dziļas sarunas. Īstenībā tu tam cilvēkam neinteresē. Bet arī tā ir psiholoģija. Mums patīk runāt par sevi, un mums patīk izzināt sevi, kas ir forši. Un viss tas ir labi. Bet, mīļie draugi, ir pienācis laiks pāriet uz to otru pasauli, jo ir divas paralēlas pasaules. Tas, ko mums visvairāk šajā laikā pārdod un tirgo, ir arī šī lieta, kad seko man un tu ceļosi kā es. Seko man un tu būsi laimīga kā es. Tev vajag luxury, tev vajag miljonus, skaistas somiņas, lūpas ko visam. Vai izskatīties kā visām, un tu būsi laimīga. Ja mēs sev to neļaujam, ja mēs vēl neesam to pabaudījušas, mums ļoti to gribās. Un mums tieši tie cilvēki tracina un besī, bet līdz ko, un vēl tracina un besī, un to pakalpojumus mēs arī pērkam. Nu, ja jau viņai tas tā ir, jau cik bumbiņi, es tūlīt to nopirkšu, man arī tā būs. Un zini, ko es to gribu teikt? Pērc, baudi, dari, dodies visur tur, kur tev ļoti gribās un ko tu sev neesi atļausies. Brauc uz tādiem ceļojumiem, pēc tādas lietas, mantas un ej mācies arī un pēc kursus un treniņus un visu pēc kārtas, lai ātrāk tiktu uz paralēlo pasauli. Kas ir šī paralēlā pasaule? Tā ir tā pasaule, kur šīs lietas īstenībā tev arī palīdz tur nokļūt. Jo pabaudot to, atļaujot sev to, tu saproti, kad, un tas ir viss. Tas ir viss. Kas ir tālāk? Tas ir tik vienkārši. Mīļās meitenes, lielākai daļai sieviešu šis ir tas laiks, kad trigero skaistums. Lai gan skaistums un bauda un labsajūta ir, mīļās meitenes, mūsu pamatbūtība, pamatstāvoklis. Ir kāda daļa sieviešu, kas sen jau sev to atļauj, kāda daļa, kas mācās sev to atļaut, un kāda daļa, kas nemitīgi sev to aizliedz un apdirš visas tās, kuras sev to atļauj. Bet saproti, ka viņi tik ļoti sev to gribās. Un skaties, mums bija nesen pasākums Ceriņu pirts, kurā es meitenēm uzdāvināju personīgu fotosesiju. Šī fotosesija Ceriņos un visā tajā, kas tur bija, visā šajā dienā un pirtī, viss tas bija kā atļaut sev beidzot baudīt to, par ko tu esi gadiem sapņojusi. Un es kā sieviete to ļoti labi zinu. Jo tieši šī gada laikā, kopš es esmu sociālos tīklos, es sev esmu atļāvusi un uzdrīkstējusies mega daudz. Un zini, ko es sapratu?
un tas ir viss. Un es jau zināju, ka aiz tā jau nav lielas tās sapņu dzīves un lietas, un ieslēdzās nākošā dzīve. Un nākošā paralēlā pasaule. Un tā pasaule, mīļās, ir par to, ka tev vairs nevajag neko. Tu vari vienkārši sēdēt mežā, klusumā un saprast, ka šis ir tas, kas maksā īstos miljonus. Ka šis stāvoklis, ka tu spēj dzirdēt putnu dziesmas, pavadīt dienu zālē, laukā, ziedos, putnos, dabā, ir tas īstais luxury, kas stāv aiz tās pasaules, kurā mūs nemitīgi aicina pirkt, un kad bez tā tu nebūsi laimīga. Ka laimīga ir tikai tā, kurai ir viss šis. Bet es tev gribu teikt, ka reliģijā mums māca to, kad štruns par ķermeni, štruns par miesas visām baudām un izpausmēm, gan jau izceļosies debesīs. Man kā 19-gadīgam skuķim, kad es tajā laikā tur biju, līdz savus 10 gadus, man likās, neko jau man nevajag. Aizliegt sev visu, jo neko jau nevajag. Un zini, kas ir paralēlajā, un zini, kas notiek paralēli? Tā ir. Un visas tās, kurām tas viss ir kas? Loses, sučkas un tā tālāk. Piedodiet, 18+ klausieties manas video. Saproti? Bet īstenībā tu esi nākusi sievietes ķermenī. Paklausies iepriekšējā video par sievieti un sviestmaizi, par sievišķīgu sievieti. Tu esi nākusi sievietes ķermenī, lai baudītu, lai ļautu savā ķermenī ielaist iekšā skaistumu, smaržu, krāsu un caur to atdzīvotos un atzimtu sev īstajai. Ir tik daudzas filozofijas, kurās mums aizliedz vienkārši būt sev pašai, jo zini, kas aiz tā slēpjās? Aiz tā slēpjās šī paralēlā pasaule. Šī paralēlā pasaule, kurā ir tas miers, pēc kura tu dzenies, kurā ir tā veseluma sajūta, pēc kuras tu tā dzenies. Viņa ieslēdzās klusumā. Bet tev ir vajadzīgs nopirkt sev to telefonu, kuru tu gribi, nopirkt sev to lūpu krāsu, pēc kuras tu tā gribi, nopirkt tās šmotkas, kuras tu tik ļoti gribi, aizbraukt tajā lukšurī ceļojumā, kuru tu tik ļoti gribi, un par ko tu sapņo, it kā tas ir visa pasaule. Mīļā, pēc iespējas ātrāk izdari to. Izdari to, lai tu tiec uz to nākamo līmeni. Jo esot tajā un tā kā pasakot ček, tu automātiski saproti un vēlies kaut ko absolūti citu, dziļāku un īstāku. Bet arī tam ir daļa, jo tu esi cilvēks, sievietes ķermenī. Tā kā būt absolūtā mierā un klusumā ar sevi maksā īstos miljonus un visu tavu dzīvi. Un lai šī vasara ir tas laiks, kad mēs piedzīvojam šo otru paralēlo pasauli. Būt mega daudz dabā ar sevi, putnos, vējā, ziedos, ūdenī, lai piedzīvotu to īsto labsajūtu un iepazītu sevi dziļumos. Ka tev neviens vairs nevarētu mālēt aiz ausīm, kad īstā realitāte un īstā pasaule ir tajā, Es tev novēlu to piedzīvot un padalies ar mani arī komentāros. Tu pazīsti to sajūtu, un tad, kad tu viņu piedzīvo, kā ir? Kā tu šo sajūtu varētu noraksturot? Es mēģinu viņu noraksturot ar saviem terminiem par paralēlām pasaulēm un atļaušanu būt. Padalies ar mani, kā tu to redzi un kā tu to piedzīvo. Paldies par tavu uzmanību. Piesako šim kanālam un tiekamies atkal drīz, jo šeit ir vērtīga informācija.